Bet mēs šajā skatuvē galvenokārt koncentrējamies uz drošu darba vidi, uz labbūtības tēmām, uz ugunsdrošību un tam līdzīgiem jautājumiem, arī uz drošības kultūras uzlabošanu. Un tā kā valsts mērogā par to atbild Labklājības ministrija, izklausās diezgan loģiski. Latvijas Republikas Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa ir mūsu viešņa. Elīna, lūdzu, uz skatuvi. Drīkst arī aplaudēt. Labdien! Dāmas un kungi, man ir patiešām liels gods būt šodien šeit, un rīts bija pavisam aizraujoši, bija grūti no šīs daļas vispār aiziet kaut kur prom. Kad es šorīt devos uz šejienu, man dēls jautāja, tu taču strādā Labklājības ministrijā, kāds tev ar to visu sakars ar drošības profesionāļu asociāciju? Un tad tādā vienkāršā veidā tā jau nav tikai darba aizsardzība un darba drošība, bet ministrija vistiešākajā veidā skar arī visas pārējās tēmas, kas visas dienas garumā šeit tika runātas. Jo mums ir valsts sociālās aprūpes centri, cilvēki ar invaliditāti, mūs skar evakuācijas, civilās aizsardzības, materiālā nodrošinājuma, materiālo rezervi jautājumu un citi. Un tie ir cilvēki, kuri nebūs tie, kurus var uzrunāt ar bukletiem un sasniegt un panākt, ka viņi rīkojas paši. Tie ir cilvēki, kur tās rīcības ir jāorganizē mums. Bet šodien un šī sesija ir veltīta darba aizsardzībai un darba drošībai. Un to nevar par zemu novērtēt. Un ir muļķīgi. Man pat to jums nav jāatgādina, jūs šeit esat, tāpēc, ka jūs to visi uzskatāt par svarīgu, bet rūpējoties par cilvēku, mēs veicinām nevis tikai drošu darba vidi, bet arī attīstam individuālo prasmi, un tādējādi tas kļūst par ieguldījumu visas sabiedrības noturības spējā un gatavībā reaģēt. Tāpēc runa atkal vairs nav tikai par darba vidi un darba aizsardzību darba vietā. Mēs veidojam politiku ne jau tikai paši vien. Mēs cieši sadarbojamies ar nozares profesionāļiem un atbildīgajām nozares asociācijām. Un tāds arī ir mūsu pienesums. Mēs varbūt neesam tik praktiskā līmenī strādājoši kā daudzi no jums, kas šeit ir klāt, bet mēs esam tie, kas veido stratēģijas, un stratēģiju mēs veidojam pēc Eiropas Savienības nostādnēm. Līdzīgi kā tur, mēs ejam līdzīgos virzienos. Tie ir digitalizācijas, tie ir nelaimes gadījumu samazināšanas rādītāji, kurus mēs vēlamies sasniegt, un tās ir gatavības turpmākajām veselības krīzēm. Un mēs to nevaram izdarīt visi vienoti, ja tam visam apakšā nav tomēr vienots stratēģisks redzējums ar vienādiem rezultatīviem rādītājiem. Otrs pienesums, ko mēs varam un esam darījuši, un kur mēs redzam rezultātus sabiedrībā, ir sabiedrības informēšana. Un ja mēs padomājam, droši vien jūs arī savā dzīvē esat saskārušies ar to, ka cilvēks domā vienu, runā citu un dara vēl trešo, lai panāktu, ka viņš nevis tikai uzskatos piekrīt pareizai rīcībai, bet arī praktiski rīkojas, ir jāpaiet ļoti ilgam laikam. Un tāpēc sabiedrības informēšanas pasākumi un labās pieredzes pasākumi un dažādas balvas, piemēram, zelta ķivere, kur rāda praktiski labās prakses piemērs, nevis tikai stāst par teorijām, ir ārkārtīgi nozīmīga, lai panāktu izmaiņas sabiedrības uzvedībā, kas notiek ļoti lēni. Un tā ir otra lieta, kur mēs esam devuši savu pienesumu un vēlamies būt klāt arī turpmāk. Bet šodien es esmu šeit un novēlu sev un arī jums visiem gūt iedvesmu un ticu, ka tās atziņas, kas šodien attieksies uz katru no mums, pēc tam veido tādu lielu kopēju matēriju, zināšanu matēriju, kas pārvēršas kopējā zināšanu enerģijā un var mainīt sabiedrību un var mainīt pasauli. Turpinot iepriekšējā diskusijā iesākto domu, ka mēs esam tie, kas labi darot savu darbu, var panākt izmaiņas labākai sabiedrībai. Ražīgu dienu! Paldies! Elīne.
Es saprotu, ka šis tāds faktiski uzsaukums ir. Jā, es tāpēc jūtos nelāgi, jo man liekas, svarīgāk ir atvēlēt laiku tām lietām, kas patiešām notiek un praktiski notiek. Un tomēr mēs arī dzirdējām, ka bieži vien mums ir nepieciešams kaut kāds mājiens no augšas vai varbūt tāda spēļu vai spēles laukuma iezīmēšana, lai mēs saprastu, ka tas ir valstiski svarīgi. Vai tev ir sajūta, ka pēdējā laikā cilvēku attieksme, tādā sadzīviskā līmenī pret savu un līdzcilvēku drošību un drošības sajūtu un tādu drošības kultūru ir mainījusies? Jo manā paudzē tika pieņemts, ka domāt par drošību, to dara tikai tādi mīkstie vai ne, tādi īsti vīrieši nedomā par drošību. Jā, viņi ir bezbailīgi. Ķiveri tu lietas tad, kad tu brauc ar velo? Jo ķiveri piespiedu. Amerikā redz ir štati, kur var bez ķiveres braukt. Ja? Un tu vari atpazīt kārtīgi amerikāni, ka viņš brauc tādās iešļūcenēs, šortos un lakatiņā, nevis ķiverē. Kā mums ir kāda situācija šobrīd? Es nemācēšu novērtēt, bet šķiet, ka cilvēki vēlas būt zinoši. Viņi iepriekš Mārtiņš par to runāja, par informācijas pārbagātību. Un mēs saņemam lūgumus, lai viņiem tiktu sniegta informācija. Lūdzu, dodiet mums informāciju saprotamā veidā, pieejamā veidā, tieši man domātā veidā. Un, man liekas, informācijas ir tik daudz, tev atliek tikai lasīt. Bet viņam viņa nenokrīt no gaisa tā, kas ir vajadzīga viņam tieši. Un īstajā brīdī, ja tam opītim Facebookā garām aizskrolējās vugd kādas reizes paziņojums par 72 stundu, viņš taču viņu neatcerās un nezina tajā brīdī, kad viņam to vajag. Tāpēc no vienas puses cilvēki grib būt gatavi, bet no otras puses viņiem arī ikdienā ir tā, ka jāveic kaut kādi priekšdarbi, lai patiešām būtu gatavi. Viņi grib būt informēti, bet nav gatavi, es teiktu tā. Viņi grib būt informēti, bet nav gatavi. Jā. Kaut kāda tur mistiska kombinācija ir, jo tu neatradīsi to veco ierakstu tajā brīdī, kad tev to patiešām vajadzēs. Tev tas ir jāzina. Un tas nozīmē, ka ir mazliet jāgrib pielikt pūles pašam. Visu tev no augšas vajadzīgajā brīdī nenometīs. Ir jāuzņemas atbildība, teiksim tā. Vai arī tev vajag labu padomdevēju vai labu paraugu? Jo, piemēram, es dzirdēju tādu sarunu pie krustojuma, kur viens draugs otram prasa, klausies, čau, tu esi nokāries ar atstrautājiem no galvas līdz kājām. Tu tā kā nepārspīlē. Un viņš saka, zini, man dzīve pēdējā laikā tāda laba padavusies ir. Negribās to visu sačakarēt. Var arī tā, jā. Vai ir kādi jautājumi? Paldies tev. Paldies. Ai. Paldies.